Mīļie skatītāji, ir pagājuši aptuveni 4 mēneši, kopš es publicēju savu pēdējo video, un es gribu jums vienkārši pastāstīt, kur tad es esmu palicis, kas notiek ar kampaņu, kāpēc es tik ilgi esmu bijis neaktīvs. Un šeit tiešām jāatzīst, ka kampaņā tas galvenais fokus bija orientēts uz manifesta rakstīšanu. Un manifesta rakstīšana ir ļoti apjomīgs darbs, tas ir 750 lapušu garš darbs, kuru izstrādāt prasa tomēr psihiski diezgan lielu enerģiju, arī garīgi. Un ar to arī ir izskaidrojums, kāpēc faktiski jau 17. gadā es sāku to visu progresīvo pirātu jumtniecības projektu, bet tad es viņu pārtraucu. Pārtraucu uz vairākiem gadiem, vispār vairākus gadus nevienu, kā lai saka, video nepublicē, jo tas bija vienkārši tāds iekšējais darbs. Un jau iepriekš es runāju, ka tiešām sākotnējais posms Saeimas vēlēšanu kampaņā ir orientēts uz manifesta pilnveidošanu izstrādi, jo viņš nav gatavs. Šis process izrādījās intensīvāks un dažādīgāks nekā visi iepriekšējie procesi, jo šeit es tiešām nevien pats rakstu, bet gan izmantoju daudzus un dažādus mākslīgā intelekta modeļus un laižu visu to manifestu cauri. Jā. Vienam cilvēkam tik apjomīgu darbu izlasīt, tas paņemtu daudz laika, daudz gribas spēka, daudz enerģiju, bet, mākslīgā intelekta modelis var izdarīt to relatīvi ātri. Protams, viņam ir, savi trūkumi, tāpēc es lietoju dažādus modeļus. Ja, viens modelis dažas lietas nesaredz, cits atkal citas nesaredz, bet, kā lai saka, es strādāju ar feedbacku. Un tas būtu viens no iemesliem, kāpēc es esmu pazudis. Otrs ir tāds, ka, man privātajā dzīvē vienkārši ir diezgan vētrains posms, dzīvīgs posms, tieši tagad uz vasaras pusi, tad bija pilsētas svētki, tad bija Jāņi, tad vēl bija dažādi citi svētki, kur bija jādodas, un, vienkārši, privātai dzīvē devu priekšroku, atstāju šo politisko kampaņu mazlietiņu novārtā, ja man nebūtu tik daudz dažādi sociālai kontakti, tad tas viss nebūtu noticis tik ļoti dzīvīgi. Vēl faktors bija tāds, kad es biju cietumā. Jā, man tiešām ieliku 40 dienas cietumā, tas 140 stundas es sistemātiski atteicos atstrādāt, un man, pilnīgi negaidīti faktiski tika no tiesas izlemts, ka man vajag nolaupīt, viņi man par to neko nepaziņoja, faktiski pārkāpjot virkni likumu, par to es, kā lai saka, vairāk iedzīņāšos un ņemšos kādos vēlākos sižetos. Bet, tas arī bija tāds aspekts, un attiecīgi 40 dienas es nemaz nevarēju sižetus taisīt, bet man jau apcietināja 14. novembrī, kamēr pēdējais video bija 15. martā, tā kā, un cietums galīgi nevarēja būt uz faktors, es varēju līdz 14. aprīlim vēl čakli video taisīt, es to nedarīju, un arī, kad es iznācu ārā maijā, tas pats arī notika. No otras puses, es gan uz to neskatos negatīvi, kā šie 4 mēneši ir tā pavadīt, un es arī neredzu to negatīvi, ka atskatoties tieši uz kanāla analīzi, kā kanālam ir gājis, man jāsacina, ka, ne skatījuma ziņā nav nekas iepriecinošs, ne arī jauno abonentu ziņā, kur viņš bija, tur viņš ir, un tagad faktiski ir tāds rets posms sasniegts, ka ir tikai mazāk kā 10 skatījumu dienā, daudzās dienās. Bet tas ir pavisam normāli, pavisam likumsakarīgi, ja kanāls tik ilgi nav aktīvs, tad, auditorija nav arī tik griboša kaut ko skatīties, un jauni abonenti netiek uzrunāti. Tas nav nekas traks, es pilnīgi apzinos, kāpēc tas tā ir, es uzņemos atbildību par to, un vienkārši citas prioritātes bija svarīgākas, satura veidošana uz doto brīdi nebija tik svarīga, un attiecīgi darbība, ir uz kādu laiku tikusi atstāta novārtā. Jā. Bet tas nenozīmē to, ka es esmu no politikas atteicies, ka es esmu no savām idejām atteicies.
vienkārši es izšķīros par labu dažādām citām prioritātēm, ja. Un, protams, varbūt arī sekundārais faktors bija tāds, ka, kamēr es cietumā biju, es nevarēju fokusēties uz tām lietām un tiem projektiem, uz kuriem es būtu bijis fokusējies, kamēr es biju ārā. Ja es būtu iepriekš zinājis, un kad man te cietumā liks, ja, un ja tas būtu likumiski noticis, kā tas citiem cilvēkiem tur, kur es sēdēju, arī notika, tad faktiski būtu bijis tā, ka man jau mēnešus iepriekš paziņotu, kad man tur ir jāiet. Man tā nebija, es vispār bez manas zināšanas tiku nolaupīts, bet, tā ir ZZS klasika, es ar to visu reiķinos, es to tagad neņemu kaut kā baigi, kaut kādu lielo pārdarījumu, tas ir standarts, viņi tā darīja jau pašos sākumos, kad es sāku cīnīties pret korupciju Latvijā, tas bija 16. gads, es skaidrs zināju, ka te Dobolē valda ZZS, ar nelielu pārtraukumu viņi faktiski arī visu laiku to te turpina, un šeit, ZZS ir tas ideoloģiskais koncepts, marksisms, jeņinisms, aivarisms. Tur reizēm cilvēki tiek nogalināti, tur reizēm cilvēki tiek ekonomiski iznīcināti, tur reizēm cilvēki vienkārši pazūd kaut kur mežā, tiek piesiet un pazūd, jā. Redz arī politiska vajāšana arī ir instruments, arī kāds Brežņeva laika aspekts, ka tev mēģina padarīt par psihiski slimu, arī, protams, ir iekšā, jo tur ir, cilvēki, kuri to savu politisko izpratni un to, kā vajag darīt un kā nevajag darīt, ir ieguvuši tieši Leonīda Brežņeva valdīšanas gados, un tas bija pazīstams kā neostaļinisms. Neostaļinismā cilvēkus nesūtīja vairs tik daudz uz gulagiem, bet vairāk vienkārši valdības kritiķus definēja kā psihiski slims. Lūk. Un tā arī sanāca, kad mani tad gribēja ielikt vispār vienu brīdi, bet kaut kā nesanāca viņiem, tad viņi man tagad ielikas cietumā, jā, pasēdē. Bet, hei, man nenogalināja, es neesmu tā kā Ventspilī tur no sirds mazspējas nomirs, kaut gan tieši manos gados tur mirst kritiķi. ZZS kritiķi mirst no sirds mazspējas un izkrīt no 5. stāva logiem, kaut arī 2. stāvā dzīvo un pēkšņi kaut kur pilnīgi pazūd vai parādas kaut kur mežā pie koka piesieti beigti. Visas tādas opcijas bija, kā lai saka, uz dienas kārtības, uz kā lai saka, opciju spektra, ja es to apzinājos. Es skaidra prātā esot, skaidri zinot, kādas var būt konsekvences, tik un tā izlēmu, ka cīnīties pret korupciju ir pareizi un svarīgi, darīt tā, kā es darīju, un 40 dienas cietumā tas man tagad neliekas tik traki. Tik traki man tas neliekas, un neredzu tagad iemeslu kaut ko mainīt vai atteikties no savu politiskā kursa, bet vienkārši man arī jāpaskatās ir uz sevi, uz savām kļūdām, un šeit kļūda ir viennozīmīgi tāda, ka manifests vēl nav gan nobriednis. Viņš ir arī diezgan ambiciozs, futuristiski orientēts, viņš nav kaut kāda mazā programma, viņa īsām pāris vēlēšanām, bet ka viņš ir orientēts kā stratēģija uz tālu nākotni. Faktiski tāds kā ceļvedis Latvijai saules mūžu, tātad mēs skatāmies te pa miljārdiem gadu. Tik tālu skatīties, protams, ir grūti, bet, skatīties 100, 200, 300 gadus nākotnē, tas ir, ņemot vērā kaut kādu zinātniskās fantastikas elementus un futurisma elementus, tik tiešām iespējams, jā. Tāpēc daudzi manifestā aprakstītie aspekti arī no dažādiem mākslīgajā intelekta modeļiem ir tikuši kritizēti, kā nesamērīgi ambiciozi, priekš šī kaut kāda īstermiņa nerealizējama, Latvijas klasiskajās politiskajās spektrā neiederīgi un vairāk kaut kur zinātniskās fantāzijas un futurismu jomā. Jā. Bet, ja mēs paskatāmies, kur Latvija bija pirms 100 gadiem, pirms 200 gadiem, tad mums nākas konstatēt, ka pirms 200 gadiem tāda Latvija vispār nepastāvēja. Pat tāda pirmā atmoda baigi nebija vispār faktiski nebija pirmā atmoda sākusies. Tad, pirms kādiem aptuveni 150 gadiem
pirmā atmoda uzņēma savus apgriezienus, bet tas bija vairāk tā, kaut kādu bišķi latviešu tautas identitāti veidot tieši no intelektuālākās puses. Un Latvijas valsts bija tāds ambiciozs, futuristisks projekts, jā. Nu, lūk. Un tad pirms 100 gadiem, kad to Latvijas valsts izveidoja, arī tā valsts bija fundamentāli daudz savādāka. Cilvēki braukāja apkārt ar zirgiem, dzīvoja daudz pieticīgākos apstākļos, dzīves realitāte bija pavisam cita, bija beidzies, pirms jau kādu laiciņu Pirmais pasaules karš, parādījās kaut kādas pirmās mašīnas un tā, kādi datori tur, kāds internets, kādi YouTube sižeti. Nekas tāds nebija iedomājams. Nu, lūk, un tas viss ir masīvi mainījies. Attiecīgi, es to manifestu arī cenšos atskatoties uz pagātni, mēģinot iegūt kaut kādu priekšstatu, cik ļoti pasaule ir mainījusies, veidot priekšnākotni. Tas ir sarežģīts darbs, tas ir garīgi intensīvs darbs, un tāpēc var arī sanākt, ka video sižetu veidošana ieslīgst, mazliet bezdarbībā. Es ceru, ka jūs sapratāt, kas ir lieta. Ja skatītāji, paldies, ka skatījāties!